Parunājam par sportošanu. Pirms pāris gadiem skriešana man likās viens no visgarlaicīgākajiem sporta veidiem. Un tas arī bija laiks, kad es nopirku savu pirmo vietālruni. Uzzināju, ka ir tādas programmas, kuras mēra ātrumu, attālumu, laiku. Uzzināju par Endomondo, un viss manas domas pilnībā mainījās. Slēdzam iekšā Endomondo. Pirmajā ekrānā mēs redzam laiku, distanci, ātrumu, izvēlēto sporta veidu un sākšanas pogu. Zemāk ir GPS indikators, kurš parāda, vai mūsu atrašanās vieta ir noteikta precīzi. Iesaku tam pievērst uzmanību, jo citādāk jūs varat noskriet 5 km, bet aplikācija neko nerādīs. Šeit pie skriešanas, kas man ir izvēlēta, var izvēlēties arī citu sporta veidu. Ir braukšana ar riteni, ir skrituļošana un citi vēl dažādi sporta veidi. Redzam basic workout. Tas nozīmē, ka tas ir tas standarta sportošanas režīms, kad tiek mērīts vienkārši laiks, kādā tiek veikts kaut kāds attālums. Tāpat ir iespējams uzstādīt sev mērķi, piemēram, kaut kādus kilometrus, cik gribam veikt. Varam arī sacensties ar kādu drauga rezultātu vai izmantot savu vai citu izveidotus maršrutus. Šeit mēs redzam karti. Viss sportošanas process tiek fiksēts, un vēlāk mēs varam paskatīties un nosūtīt arī draugiem, kur mēs skrējām, braucām ar riteni vai citādi sportojām. Es ceru, ka arī jums aplikācija Endomondo noderēs, stimulēs vēlmi vairāk nodarboties ar sportu un sacensties ar draugiem.